Sveiki! Šajā video pastāstīšu par pamatiestatījumiem mūsu skapītim. Tātad sāksim ar to, kad mums ir augstums, kuru mēs nomainām, kā mums ir vajadzīgs. Platumu atstāsim, dziļumā mums pietiks ar šādu izmēru. Nākamais ir paneļa biezuma vērtības. Tā mums būs paneļi no 18. materiāla. Atstarpa uzlikums, tas nozīmē, par cik fasāde būs mazāka par pašu korpusu. No augšpuses man tie būs 3 mm, apakšā paliks 0, jo tas būs apakšējais skapīts. Un es ņemšu 1,5 no katras malas, lai blakus esošo skapīšu fasādes atstatums būtu 3 mm kopā. Un dalot fasādi 3 mm starp fasādēm. Tā, šeit ir tāda zvaigznīte, kur uzspiežot šīs vērtības, ko mēs tikko ievadījām, mums saglabāsies. Tas nozīmē, ka zīmējot jaunu skapīti, mums šīs vērtības jau būs kā izejošās. Tātad skatāmies tālāk, ko mēs šeit varam darīt. Korpusa augšējais panelis. Mēs viņu varam uztaisīt kā divus spraišļus, kā vienu spraisli priekšā, kā vienu spraisli aizmugurē, vai arī noņemt vispār šo paneli nostā. Tur ir tukšums mums. Tā, mums šoreiz atstāsim vienu spraisli priekšā. Parādīšu, ko vēl var izdarīt. Tātad nomainīt biezumu šim spraislim. Stūra savienojumu uztaisīt tā, ka šis spraislis iet cauri skapīšu sānam. Var šo spraisli novirzīt no augšas uz leju ar attiecīgo izmēru. Tā, spraisli mēs varam pagriezt arī vertikāli, ja mums ir vajadzīgs. Mēs varam viņam iedot savu platumu, un mēs viņu arī varam novirzīt uz aizmuguri, ja mums ir nepieciešams. Šeit arī rādās minimālā, maksimālā vērtība, par ko mēs varam novirzīt attiecīgi to spraisli. Vai arī ieklikšanot citā laukā mēs redzam minimālos un maksimālos attālumus, kādus mēs varam šeit izmantot. Tātad tas pats arī attiecās uz apakšpusi korpusam. Var izdarīt to pašu visu, ko ar augšu. Un tad ir malas. Malām mēs varam korpusa sānu noņemt nost, tā kā bez korpusa sānu uztaisīt, ja tas skapīts nāktu klāt pie cita skapīša bez sāna. Tātad šoreiz atstājam, mēs varam nomainīt biezumu, teiksim, tur būtu kāds cits jau dekoratīvs panelis virsū. Šo biezumu mēs varam nomainīt. Mēs varam arī samazināt izmēru no priekšpuses, un to pašu var arī izdarīt no aizmugures. Un to var izdarīt arī ar otru malu tieši tādā pašā veidā, ja mums ir vajadzīgs. Tā, šis bija par skapīti, ko mēs kā viņam varam iedot izmērus un ko mēs šeit varam uztaisīt. Par šo tēmu tas ir viss. Nākamā tēma būs korpusa konstrukcija un fasādes.